Ik katru rītu priekškars varas, ik katru rītu priekškars krīt, un garderobē tantiņa mīt, kas mīl ar kurpēm jokus dzīt. BB teātris piedāvā Sirdā Ēne. 7:15 minūtes BB teātris piedāvā nekrietnā karēja Cimmelfellera vaiprāts 3. pasaules kara laikā. Lomās darbojās Obers Kobers, Kaspars Upacieris, Cimmelfellers, Andris Frēdenfelds. Skatūs iekārtojums. Militāristi kārtojas parādei. Starp tiem arī viens transvestīts, baltā zirgā un rozā frakā. Obers. Zaudā, Cimmelfeller! Fiks šurp man blaks! Cimmelfellers. Jawohl, mein Ober! Obers. Vai tu maids gabals vēl atceras, kas tev būs jādara, kad ieradīsies mūsu Reichsführers? Cimmelfellers. Jā, mein Ober! Es to atcerās gan, kad atnāks mūsu dikt mīļots Reichsführers un kad viņš sacīs sveiks, soldāt, tad man jātur muts ciet, lai nepateikt neviens stulbs lietā. Obers. Gut, soldāt, gut. Aber ko tu darīsi, ja viņš sacīs nevis sveiks, soldāt, bet kaut kas cits? Cimmelfellers. Tad es sacīs, mein Reichsführer, viens maz putniņš ir iztaisījis to kakeni jums uz cepures, un kad mūs tik mīļots Reichsführers noņems cepures un skatīs, tad es smiesies un teiks, ka tas bija viens briesmīgs, smieklīgs joks. Obers. Ko tu tur mūld? Vai tu ir galīgs nenormāls zaļteviņš? Tu šitā teiks uz to mūsu Reichsführers? Cimmelfellers. Mein Ober, es jau to darīju tikai tāpēc, lai viņš domā, ka mēs ir tik lustīgi puikas. Tad viņš mums iedos to medāls. Obers. Nē, tas taču ir briesmīgs nesmukums. Tev būs labāk stāvēt pie to karoks, un tad tavam nevajadzēs virināt tev stulbs mutē. Cimmelfellers. Aber tad es iztaisīju tāds kumors, ka uzpūtīs vēders, lai mans biks turās tik uz to vēders. Pēc tam, kad tas mūs dikt mīļots Reichsführers ies garām, tad es to gaisu izpūtīs un to biks man nokritīs. Obers. Dulle nafe, tu taču to nedrīkst. Es tavam labāk sūtīšu uz to ēdnīcu, lai tu miso kartofeli. Marš prom! Cimmelfellers. Jawohl, mein Ober, es jau iet. Pēc brīža atskan sprādziens un visi ieņem aizsardzības pozīcijas. No ēdnīcas iznāk Cimmelfellers. Obers. Tu traks bebers! Kāds šmuts tu vari izdarīt iekš to ēdnīcu? Cimmelfellers. Es tik gribēju parādīt to musejas pavārs, ka plīts dikt labi var iekurināt ar to prettanku mīns, ja tas mīns pakar sev uz ogels. Visi guļ, ēst nav ko, ēdnīca sagraut un valda pilnīgs klusums līdz nākošajai reizei.